Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos. Labrīt visiem, jaunieši, pieaugušie. Šodienas domas mēs atrodam Filipiešu vēstulē, 2. nodaļā no 14. panta līdz 16. pantam. Apustuļa Pāvila vēstule Filipiešiem, 2. nodaļa no 14. līdz 16. pantam. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni, sabojātas un samaitātas paudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē, turēdami dzīvības vārdu, man par lepnumu uz Jēzus Kristus dienu, tad es veltīgi nebūtu skrējis, nedz veltīgi pūlējies. Tie ir svēto rakstu vārdi, lai Dievs svētī šos vārdus pie mūsu sirdīm un dzīvēm. Un vispirms vēlos sirsnīgi sveikt jūs dažādos ietvaros. Vispirms no Cēsu Ukraiņu kopienas nelielas Cēsu baptistu draudzes, arī no Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes, kapelānu kolektīvu vai arī ticīgiem cilvēkiem, kur tepat līdzās ikdienā un nedēļas garumā pilnveido savas prasmes. Un klausoties dziesmās, es domāju, ka es bišķi nožēloju, ka es kādiem sev tuviem cilvēkiem nepiezvanīju un neuzaicināju šajā rītā. Līdz ar to es pirms nākt šeit ātri pastījos kalendārā, kad es varētu tuvākajā laikā būt brīvāks, lai varbūt kādam palīdzētu šeit arī atrast vietu, uzklausīt Dievu vārdu, iedrošinot pievienoties. Un paturiet šo lūkšanā, šo manu mazo nodomu un arī pie reizes lūdzēties, kā jūs un mēs visi kopā arī kā draudze, kā ticīgi ļaudis varam aizsniegt tos cilvēkus, kur ikdiena paiet tādā skarbākā ietverā. Arī jūs noteikti no ziņām jau zinat, ka pavisam tepat netālu jau kāds 600 jaunieši šajās dienās ir uzsākuši ikgadējo valsts aizsardzības dienestu, un starp viņiem ir cilvēki, kuri ir ticīgi ļaudis, un lūdzieties, lai viņi gan savā ikdienas ietverā ar kapelāniem vai arī šeit var atrast iespēju atnākt un uzklausīt Dievu vārdus. Ja šajā visā ir kāda cerība vai kāda iespēja, domājiet par to, es jau galvā arī redzu un domāju, varbūt, ka ir iespēja arī jums atnākt ciemos un kādu pasākumu noturēt šiem jauniešiem, bet nesteigšos uz priekšu, tikai vēlos pateikt, ka lūdzieties un lūksimies, jo es ticu, ka šī draudze ir īpašā vietā, laikā, un noteikti, ka ir veidi, kā varam vairāk darīt un aizsniegt ļaudis ar evaņģēliju. Jāatzīst, ka runāt bīskapa draudzē nav vienkārši, jo tā, man liekas, ir pats pilnīgākā draudze, kāda vien ir. Tāpēc es domāju, šodienas tēmu par kurnēšanu mēs lasījām. Es domāju, vai tiešām esmu izvēlējies īsto tekstu, vai ne? Bet, lai bīskaps man piedod, man ar viņu ir palaimējies arī 4 gadus ikdienā būt kopā teoloģijas semināru studijās, arī vienā istabiņā dzīvot. Es neatklāšu mūsu jaunības kādas lietas, bet viņš ir bijis labs cilvēks vienmēr. Tā kā nekādi skeleti mums skapī nav arī no tā laika, bet ir prieks, žēl, ka šodien viņu nesatieku, bet lai Dievs svētī viņu, un es saprotu vēl kādas no draudzes, kas ir kādā kalpošanas uzdevumā. Un mēs šodien domāsim par lasītiem vārdiem. Es ceru, ka tā piefiksēšu laiku, jo tēma, kur mēs esam atvēruši, viņi var tikai atvērt, bet viņi nevar izsmelt, un tā ir jāturpina mūsu privātajā lasīšanas pārdomu laikā. Bet pirmais, ko vēlos teikt, lai lasītais vārds kļūst par vārdu, kurā dzīvojam, vai saskaņā, ar kuru dzīvojam. Un ja mēs uzmanību veltam uz vārdiem, lai jūs būtu nevainojami, šķīsti, nepaļami Dieva bērni, samaitāts un sabojāts paudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi, tajā Pāvils Filipiešu draudzē norāda kādu īpašu misiju draudzē. Bet, lai šī misija piepildītos, viņš iepriekš runā par kādu citu, varbūt ikdienā nevisai patīkam, bet cilvēkiem tik saprotam lietu. Proti, viņš piemin kurnēšanu. Viņš runā par darbību bez kurnēšanas. Un liekas vienkāršs teksts, bet tomēr
šajā ir kāds ļoti nozīmīgs atgādinājums, jo kurnēšanai piemīt arī ļoti daudz negatīva un sabojājošu raksturu, ka, lūk, jāsaka arī, ka kurnēt nav jāmācās. Kurnēt ir cilvēcīgi. Bet kurnēšana arī nāk no nepiepildījuma sajūtas, kad varbūt ir par maz vai par daudz, varbūt ir kādas ambīcijas, varbūt īpaši pašsajūta, un principā jebkas var kalpot noteiktos apstākļos cilvēkam vai cilvēku grupām, lai par kaut ko izteiktu kādas kurnējošas izjūtas vārdus, un ne visu par to var pateikt, bet es vēlos pašunāt tāpēc, ka kurnēšana var būt arī laicīga un garīga pretinieka ierocis. Un proti, ja mēs noliktu malā šeit draudzes ietvaru, tad padomāsim ar nulli pieminētais par mūsu valsts aizsardzības dienesta karavīriem vai mūsu jebkuru citu aizstāvi. Pretinieks, saprotot, ka nevarētu uzvarēt tiešā veidā, viņš var radīt apstākļus, lai cilvēkiem, kas dzīvo šajā valstī, radītu noskaņojumu būt neapmierinātiem. Pilnīgi ar jebko. Un tādā veidā sagraut cilvēku vēlmi no iekšienes, un kurnēšanai piemīt arī nespēju objektīvi skatīties uz lietām. Tā var padarīt cilvēku aklu, nespēja redzēt visu skaidru un saprotami, un tā arī ir kā raugs, kas saraudzē un pielīp un lipīgi, un dažādos veidos to var apraksturot. Bet arī vēl jāatzīstas, ka par šo runājot ir jāsaprot, ka tā jau ir kāda realitāte, ar ko ik viens ir saskāries. Un te nav būtiski pieaudzis vai bērns. Bērnam no rīta var nebūt patīkam tas, ka mamma ir kaut ko gardu pagatavojusi, viņš vēlas kaut ko vienu, vecāku kaut ko citu. Un dažādos formātos, ģimenēs, sabiedrībā, arī domājot par ādažiem, piemēram, kādā brīdī jaunā rotācija, nezinot noteikumus ar saviem smagajiem transporta līdzekļiem, izbrauc cauri ādažu centram un ir satraukums. Un tāpat arī var būt situācija, ka 1. septembris atnāk un karavīri saprot, mēs nepaspēsim uz rīta izvadi, jo visi ir izbraukuši ielās un ved savus mīlīšus uz skolām. Un redzēt, jebkas var kļūt par iemeslu, lai kurnētu. Bet šodienas pārdomas ir par to, lai mēs apzinātos, vai mēs varam mazināt, ierobežot vai vispār izslēgt šo no savas dzīves. Jo kurnēšana ir kādas emocijas, kurām ļaujam vaļu, kuras mēs vienkārši izpaužam bez jebkādas izvērtēšanas un nepakļaujam nekādai analīzes kritikai un vienkārši mutuļo kādas lietas, kas iekšēji mūsos ir krājušās, un tad, kad tās iet pāri, tās izplūst vārdos mazākā vai lielākā mērā, un tad līdzi nāk ievainojums, līdz nāk rūgtums, un es jau pieminēju arī dažādos laicīgos ietvarus, arī ja mēs padomātu par savu dzīvi, tur ārā mūs gaida 1000 iemeslu būt neapmierinātiem. Varbūt kāds cilvēks kaut ko publicējis, varbūt tas ir valdības cilvēks. Ir kāda veca, sena dziesma, man neizdevās viņu sameklēt, bet tādu dziesmu dziedāja starpkara periodā Baptistu draudzēs, tā bija dziesma kurnētājiem. Un, protams, es mēģināšu līdz nākamajai reizē draudz dziedāja par kurnētājiem. Tur ir vīrs ar kolekti, tur mācītājs ne tā runā, tur viss ir slikti. Bet tad, kad par to domājam vai dziedam, ir jāsaprot, ka patiesībā iespējams ir nepieciešams skats uz sevi un savām attiecībām ar Dievu. Ne tā, ka mēs noliegtu realitāti, ne tā, ka pēkšņi mēs teiktu, ka tā visa nav. Bet runa par kurnēšanu ir runa par to, kā un vai es spēju tiešām ar to tik galā. Jo Pāvils saka, lai mēs spīdētu, lai mēs atspoguļotu Kristus godību, lai mēs būtu tie, kā viņš šeit raksta, ir kādas lietas, ar kurām ir jātiek galā vai par kurām ir jādomā. Ko kurnēšana nodara citiem? Tā var kultivēt augstu nepateicībai, vienpusīgam lietu redzējumam. Kurnēšana neļauj ieraudzīt lietas kopskatā, jo kāda atsevišķa detaļa tik ļoti saista uzmanību, ka viss pārējais paliek nepamanīts. Un viss spriedums
izriet no kādas vienas detaļas un parasti iesākas ar vārdiem tu vienmēr, vai viņš vienmēr, vai tu nekad, un tur jau rodās sniega lavīna vārds pret vārdu, sajūta pret sajūtu, un tā godība, par ko Pāvils saka, kaut kur aiziet tālumā. Tātad savā būtībā Pāvils šeit aicina dzīvot dzīvi, kura ir Dieva spēka ietverta un rada mūsos spēju nebūt ātriem savās emocijās. Vēlreiz, kad par šo runā, nav jau tā, ka tiek noliegts kādas cilvēka emocijas. Tiek runāts par cilvēka spēju noturēt, izturēt un reaģēt apdomīgi un nepārsteidzīgi. Savā būtībā kurnēšana ir saistīta jau, kā minēja, ar vērtēšanu pretstatos, galējībās, subjektīvos kritērijos. Parasti tā vienmēr noliek cilvēku pašu centrā, cilvēku personisko pieredzi. Vienmēr tā ir darīts šī ģimenē. Vienmēr tā ir cepta šī kūka un nebūs nekādi. Tur varbūt var iedomāties sarunas starp vedeklu un vīrmātu, un tur, jebkuros formātos, šajās mājās tiek darīts tā, un tad tur ir kādi neapmierinātība, kāpēc nevar laicīgi atnākt un laicīgi izdarīt, laicīgi piecelties. Nu, kā jau es teicu, jebkas var kalpot par iemeslu kādām lietām, lai ar tām saindētu iekšējo vai jebkādu citu kopību. Nu, lūk, šie subjektīvi atskaites punkti, vai arī vārdi, kad mēs augām, bija savādāk, tad vēlreiz tas viss ir balstīts personīgā pieredzē, ieskatos. Un tad balstoties uz šiem vērtējumiem, mēs arī vērtējam visu apkārtējo, varbūt arī kritizējam, jebko, kas iziet ārpus mūsu pieredzes. Un kurnēšana ir kā spogulis arī kādai iekšējai neapmierinātībai. Varbūt kurnēšana ir tikai tā aizberga redzamā daļa, bet iekšēji varbūt ir vieta domāt par ļoti daudzām nesakārtotām lietām, attiecībās ar Dievu, attiecībās pašam ar savu iekšējo cilvēku, attiecībās ar ģimenes cilvēkiem. Kad es par šo runāju jums šajā rītā, un pieņemot, ka šī ir perfektākā draudze, es to saku ar cieņu, es runāju par to pieredzi, ko es pats pazīstu. Tad nav runa par jums, bet ir runa par mums visiem. Jo mēs visi esam attiecībās. Attiecībās ar citiem, attiecībās ģimenē, attiecībās ar cilvēkiem mūsu ikdienas sadzīvē, darbā, dienestā, pienākumos un visā šajās attiecībās mēs taču gribam izdzīvot to labāko, kā vien mēs to varam. Lai arī būtu tas, kā Pāvils šeit saka, lai mēs spīdētu. Tā šī spīdēšana nav godkāras apdvest, tā ir tāda dzīve, kas pagodina Dievu. Un tad, lūk, Pāvils par to runādams un domādams saka, dariet visu bez kurnēšanas. Tad tur, kur ir darīšana, kur ir darbi, kur ir pienākumi, tur vienmēr būs šīs dažādās pieredzes. Tur vienmēr būs šie dažādie pieņēmumi un viss tas, kas var kalpot kādā brīdī arī par kādu dzirksteļošanu starp cilvēkiem. Bet kurnēšana ir kā iekšēji stāvokļa loks. Kurnēšana par apstākļiem, vadību, ģimeni, draudzi, valsti, es jau to pieminēju vairāk kārt, bet tad varam jautāt, ja tas viss arī kaut kādā mērā padara aklu, kā jau minēju, tikai segmenta redzēšana, kāda atsevišķa sadaļa tiek redzēta un netiek redzēts viss kopums. Kad par šo domāju un runāju, tas pirmais, ko jau mēs nomanām, pat nepasakot šo, mēs saprotam nesteigties savā dzīvē, būt ātriem ar vārdiem un īpaši vēl skaļi. Mācību grāmatā Salmans saka, lai maz ir tavs mutes vārdu. Ir teikts daudz nepārsteidzies ar saviem mutes vārdiem. Tautas valodā saka nedzen zirgus un ir dažādi veidi, gan tautas gudrībā, gan svēto rakstu. Patiesībā tas nozīmē, pirms tu kaut ko redzi. Ja tu kaut ko redzi un kaut ko nesaproti, vai tam nepiekrīt, vai vēl nespēja aptvert, nesteidzies, apstājies, padomā, uzzini vairāk un tad izsvērti, ja nepieciešams arī, ko izsaki. Jo, ja mēs tā vēlreiz jautājam, ko kurnēšana nodara? Nodara vadītājiem, tā var atņemt cerību, drosmi,
vēlēšanos arī laiku atņem un arī iespēju strādāt, jo, ja mēs modelētu situāciju, ka paņemot arī mūsu jebkuras draudzes kā piemēru, ka draudzes cilvēki domāt par kalpošanas misijas iespējām, tas ir fokus uz priekšu, fokus tālāk, un tam ir vajadzīgs laiks, enerģija. Bet vienlaikus var būt tā, ka kaut kur kaut kas iekšienē var gruzdēt, kaut kas var nepatikt, kas nozīmē, ka tā situācija prasa pārskatīt visu. Tā situācija prasa atlikt malā visu misijas ietvaru un domāt uz iekšējām lietām, jo, ja to nedarīs, tad kāda misija? Uz kurien tad tos cilvēkus mēs aicināsim? Kas būs tā vidi, kurā viņi ienāks? Tāpēc kurnēšana atņem vadītājiem, pašai draudzei, faktiski iespēju augt. Un es vēlreiz sacītu, ka es nerunāju par to, ka mums ir jāizliekās, ka lietu nav. Es vēl par to nedaudz runāšu, bet tas pirmais ir jāapzinās, ja mēs kaut ko sakam, mums ir jāuzņemās atbildība. Jo izgāzt visu savu iekšējo saturu, it īpaši tas nāk no kādas nesakārtotas personīgās dzīves, tas draudzei, arī tās vadītājiem var nodarīt būtisku kaitējumu, un tas savā veidā paralizē, aptur, ierobežo izaugsmu. Jo kurnēšana vispirms jau jāsaka arī mums katram kā cilvēkam atsevišķi atņem iespēju izaugt. Atņem iespēju augt, jo mēs kā cilvēki esam nofokusēti uz kaut ko tik ļoti šobrīd sāpošu, ka es nespēju paskatīties uz lietām ārpus tā un redzēt tās visas iespējas, kuras var augt. Un arī domāt par ģimeni. Ģimenē kurnēšana starp laulātajiem vai bērniem un vecākiem tā vienmēr beidzas ar ievainojumu, arī attālināšanos, atsvešināšanos. Varbūt tajā ir ne tikai tas, kā pirmais, ko es sacīju, ja mēs jautātu, ko darīt. Jā, tad pirmais ir mazāk vārdu sākumā, nepārsteigties, varbūt vairāk pajautāt, vairāk meklēt, redzēt, būt arī gataviem darīt vairāk, jo ir vēl kāda iezīme tiem, kas kurn, bieži viņi maz tā paši nav darītāji, jo tādā skatā no malas vienmēr ir tā sajūta, ka es zinu, kā ir labāk. Bet tiklīdz cilvēks pieķeras pie darba, kad viņš iesaistās, kad viņš ir gatavs dalīties ar to kopējo uzdevumu, tad saprot, ka lietas nav tik vienkāršas. Jo tad tā šaurā lietu redzēšana liek paskatīties plašāk. Tāpēc, ja mēs jautātu, ko darīt, lai mēs tiešām būtu šie spīdekļi, par ko Pāvils šeit runā, un ka mēs varētu arī turēdam dzīvības vārdu, viņš runā par sevi, par savu personīgo pieredzi, man par lepnumu Pāvils saka uz Jēzus Kristus dienu. Tad Pāvils to saka ar to nodomu, ka draudze jau nav tikai šie ārējie vārdi. Tā ir kāda iekšēja izaugsme, kas ir notikusi. Tas otrais, ja mēs domājam par kurnēšanu, ir nelikt sevi, bet kaut ko augstāku centrā. Tad proti mēs nenoliedzam sevi, nē, bet no tā ievada, ko es sacīju, kur vienmēr tā personīgā pieredze prevalē pāri visam pārējam, tomēr paskatīties pāri savam subjektīvam lietu vērtējumam uz kādu augstāku vērtību, uz augstāku piemēru, augstāku personu un uz labāko personu, uz Kristus piemēru, uz to, kā viņš. Es domāju, ka Kristum bija iespēja kurnēt. Viņam ir pamats kurnēt vairāk par ikvienu citu. Un pamēģināsim palasīt evaņģēlijas un mēģināt paskatīties, kā mēs rīkotos Kristus vietā. Viņam īsti nav laika, kad atpūsties. Vienmēr kāds ir priekšā, vienmēr kāds grib aprunāties, nav īsti laika paēst, vienmēr ir kaut kādas lietas, un tad vēl viņa tuvākie mācekļi, tur māte iesaistās kādā gadījumā, tur ir viss komplekts. Bet Kristū mēs redzam šo piemēru, ka viņš redzot cilvēciskās vājības, apzinoties tās, joprojām rāda to labāko piemēru,
Un mums nav to jāizdzīvo savā spēkā. Mēs varam arī šodien un katru dienu teikt, kungs, dod man spēku tad, kad lietas, kuras apkārt notiek, man mudina vai kārdina izteikt neapdomīgus, varbūt vienpusējus, savā pieredzē vienbalstītus spriedumus par jebko. Par vietējo vadību, Latvijas vadību. Kāpēc tikai tik maz? Mēs arī varam par globāliem jautājumiem būt neapmierināti. Bet tas pirmais, kā jau minēju, nesteigties ar vārdiem. Paskatīties plašāk. Otrs, lūkoties uz kādu augstāku piemēru, uz Kristus piemēru. Un trešais, ja tas skar attiecības ar citiem cilvēkiem, tas, kāpēc mēs varētu gribēt kurnēt, vai tie ir ģimenes, vai draudzes, vai jebkurš cits līdzcilvēks, tad padomāt un redzēt par Dieva žēlastību un tās apmēru mūsu pašu dzīvēs. Kad mēs ieraugam to, cik Dieva žēlastība ir neaptverama plaša un dziļa, tā ļoti mazinās tā vēlme kādā mērā izteikties uz citiem, jo tu apzinies, cik pacietīgs, cik žēlastības pilns ir Kristus ar tevi tavā dzīvē. No dienas, kad tu nāc pie viņa, kad viņš atrad, kad viņš veidoja, kad viņš pacietīgi ar tevi strādāja. Un lūk, tas, ko Kristus ir darījis mums, to mēs tiekam mācīti, aicināt darīt citiem. Un tam ir vajadzīgs spēks, tam ir vajadzīga šī vēlēšanās ar sevi strādāt, un arī šie vārdi šodienas, viņi nenotiek paši par sevi. Jā, vai viss tika pateikts par šo? Nē, kā jau teicu sākumā, es nekur nesteidzos, vienkārši es armijā un parasti do 3 minūtes izvadēju uz visu brigādu, šeit pat runāju, un tad ir, bet tur ir tā, ka karavīriem ir jānoklausās līdz kapelānam vēl virkni citi runātāji, tā skaitā komandieru kungi, pavēles lasītāji, apbalvošanas, visas, vēl beigās seko marša, kur ir jāiet, tad kad kapelāns runā, tad visi lūdzās. Kaut tās būtu tikai 3 minūtes. Es ceru, ka jūs šeit nelūdzaties. Es skatos pulksnī tāpēc, lai tiešām nebūtu jums tā sajūta, ka ir jau par daudz. Jā, tā kā es visu nevaru un negribu pateikt šajā reizē, bet tikai aicināt pārvērtēt to ātrumu, kādu sev atļaujam, lai izteiktu šos vērtējumus, saprotot, no kurienes kurnēšana rodas. Tā rodas no nekontrolēta ātruma un vēlmes izpaust savu neapmierinātību apstākļos, kad visu neredzam, nezinām, nesaprotam, bet ir tā sajūta, ka mums kaut kā ir jāizpaužās. Nekontrolēts ātrums, tas vienmēr emociju izpaušanā vienmēr kaut kur nonāk arī pie kurnēšanas. Un kurnēšana nepastāv viena pati. Tā vienmēr būs kādā citā mērā vai ar personīgo egoismu, vēl kaut ko saistīt ar aizvainojumu. Tā vienmēr būs kā trauks, kurā tad pēkšņi mēs gribēsim salikt iekšā visu citu. Jā, arī nebūs tā, ka pēc šodienas pēkšņi visi iemesli pazudīs kurnēt. Es jau pieminēju, ne visu pieminēju smagos auto 1. septembri, vēl nepieminēju trokšņošanu naktī, vai ne? Es saprotu arī par to, ādažos varam būt neapmierināti, un nav jau tā, ka mēs plānojot domājam, kad nu varētu patrokšņot naktī. Tā nav. Un es gribētu lūgt, mīļie ādažnieki, saprotiet, ka reizēm ir lietas, kas ir tikai naktī trenējams. Tāpēc varu tikai vēl teikt, ka gan komandieri, gan tie, kas plāno, viņi to apzinās, cenšas pabrīdināt, un lūdzu, esiet arī jūs saprotoši, ka tas nav pret jums, tas ir par jums, lai tad, kad notiktu, un cerams, ka nekad nenotiktu, mēs zinātu ātri, prasmīgi darīt to, kas jādara. Tāpēc parādīsim to piemēru, ka ādaža ir tā viesmīlīgākā, labāk noskaņotā, un šeit nedzīvo neviena kurnētāja. Ja? Nu tā, ne par ko, ne draudzes virzienā, ne sabiedrības. Un arī mēs mācīsimies nekurnēt 1. septembrī un visās citās septembra dienās, ja būs tā, ka nevar visur aizkļūt. Bet, redziet, jau nepazudīs šie apstākļi pēc šīs svētrunas, šīs pārdomas brīdi, bet var kaut kas cits mainīties.
mēs varam katrs apņemties tiešām lēnāk un rūpīgāk un apdomīgāk, un ja saprotam, ka nespējam, tad mums ir jāatrod veids, kā ar sevi strādāt. Un tāpēc arī šeit ir tā vieta jautāt, ka meklējot šo atbildi, mēs arī varam saprast, kāpēc katru svētdienu vai katru ikreiz, kad tas tiek darīts, mēs tiekam bieži vien iedrošināti atvērt sevi svēto rakstu vārdiem vai piešķirt lielāku nozīmi lūgšanas praksei. Un kā vienu tā otru praktizēt rīta agrumā, pirms vēl esam piedzīvojuši jaunās dienas labos un izaicināti pilnos mirkļus. Un te ir tā atbilde, kāpēc arī svētie raksti runā par rīta agrumu, par Dievu vārdiem, par, kad es pārdomāju arī naktīs, kad es lūdzos, ka tā ir sevis atvēršana, savas iekšējās telpas atvēršana, lai Dievs piepildu mūs ar savu saturu, ar savu vārdu saturu, un arī tad, kad mēs lūdzamies viņam par savu dzīvi, ka mūsu iekšējā telpa tiek izveidināti, ja tā var sacīt, logi tiek atvērti, mūsu dzīvē sakrātās negācijas Dievs pārstrādā, lietojot tādu modernu terapeitisku vārdu, viņš pārstrādā mūsos šīs emocijas. Un tas ir tas Dieva darbs, brīnums pie mums, kad mēs nevis ceļamies un veļamies pretī jaunai dienai, un tad tā arī veldamies, izdzīvojam viņu, bet atrodot sevī to pirmo spēku pašdisciplīnai, piecelties un dot sev mirkli, nevienmēr tādai kvantitīvai, bet kvalitatīvai lasīšanai, lūkšanai, arī Dievu priekšā runāt par tiem riskiem, ko mēs sevī atpazīstam, jo mēs zinām, ka tajā dienā noteikti var nākties satikties ar cilvēkiem, kuri varbūt nevienmēr ir tie labākie, mūsu attiecībās tur var būt dažādas situācijas, dzīve ir dzīve. Un var gadīties pēkšņi kaut kas, kam mēs neesam gatavi. Bet ja mēs no rīta vai sev citā ērtā laikā esam atraduši laiku, lai lasītu, lūgtu, domātu, pārdomātu, mēs būtu labāk sagatavot tam, kas mūs varētu sagaidīt dienas garumā. Un noteikti mēs mazāk steigtos uzreiz izpausties savās emocijās, un tur jau arī cilvēki pamanot mūsos šo lēnprātību, ja tā var sacīt, svētīgi lēnprātīgie. Kad es par šo atceros vēl laikā no semināra laika, tad lēnprātība vienmēr tiek skaidrot nevis lēna kognitīva domāšana, vai ne, lēnprātība ir spēks zem kontrolas. Un šis spēks rodas tad, kad mēs sevī esam savu iekšējo telpu piepildījuši ar kaut ko lielāku, kādu spējīgu, ar Dieva dotajiem vārdiem, kas padara mūs spējīgus izturēt jebko. Un ja Dieva vārdi piepilda mūs, tad mūsos šajā telpā vairs nav vieta kurnēšanai, rūgtumam, ātrsirdībai. Es pat pieminēju rūgtumu kurnēšanā. Ebreju vēstule saka, lai mēs uzmanamies, rūgtums ir ļoti riebīga nezāle garīgajā dzīvē. Es esmu pazinis šo nezāli, tā tik viegli neravējās ārā. Viņa nepazūd tā vienkārši. Tāpēc jau arī svētie raksti saka, lai pāri visam, ko mēs sargājam. Mēs noteikti šodien pārbaudījām, mājas vai aizslēgts, mašīnas, vai gludeklis ir izslēgts, un visu kaut ko varējām pārbaudīt. Svētie raksti saka, pāri visām šīm lietām sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Bet arī varam jautāt, vai kurnēšana ir pieļaujama un kādos apstākļos. Esam kādā laikā dzirdējuši arī tādu kristīgā vidē tādu terminu kā svētā neapmierinātība. Ir dažādi vārdu salikumi piedāvāti, bet es teiktu, ka kurnēšana varbūt nav labākais vārds, ko lietot, bet tās emocijas, kas mūsos rodās tad, kad redzam nelabas lietas notiekam. Tad mums ir izvēle vai par to runāt, vai kaut ko tā labā darīt, lai tas nebūtu. Un laiks Dieva klātbūtnē mūs sagatavo auglīgai, svētai neapmierinātībai, kurā nezaudējam iekšējo līdzsvaru, neizsakām pārsteidzīgus spriedumus. Un tā vietā strādājam Dieva valstības celšanas uzdevumā. Tad vēlreiz sacīšu, ir un būs daudz iemeslu par kaut ko
gausties, pukoties, putot, kā dažkārt mēs karavīri sakam. Bet no tā nekas nemainās, kā tikai iekšējā telpa kļūst smacīga, nepatīkama sev un citiem. Tā vietā, saprotot to, kam nevajadzētu notikt, mēs veltam laiku lūgšanai kopā, meklējot risinājumus, lai kaut ko mainītu, vai tā būtu sociālajā vidē, vai dzīvē, vai draudzē, tie iemesli var būt dažādi. Kurnēšana ir pasīva. Darbība Dieva valstībā ir aktīva, un tāpēc tur vairs nav laika kaut ko izteikt nevietā. Tur visa uzmanība, lūgšana un pūles ir tajā, lai kopā liekot spēkus darītu visu Dieva valstības darbam. Jā, visu, kas palika nepateikts, lai turpinām meklēt, rosināt sevi, ieguldīt savā izaugsmē. Tad arī piepildīsies daļēji vai pilnībā Pāvila rakstītais, jo tas, uz ko viņš aicina, nav sasniedzams ārēji. Mēs nevaram tagad iedomāties, ka tā spīdēšana, par ko viņš runā, ir kāda ārēja spīdēšana, bet tas viss tiek sasniegts ar iekšēju izaugsmi, pārtapšanu, transformāciju, un tas visbiežāk notiek tajos klusajos, bet regulārajos mirkļos, kad jūs un mēs atrodam laiku, lai kalpotu Dievam, lai lasītu viņu vārdu. Es kā šodien atceros vienu tādu savu subjektīvu pieredzi, kad vēl kārtējais skrējiens cauri ikdienas darbiem, un es meklējot iespēju tādam īsceļam, devos no darba telpas tepat Kadagas kapelā, cauri kapelai, un tā balss, ko es saklausīju, tu steidzies, un tā sajūta, ka Dievs man liek apdomāties, vai tiešām tajā manā steigā, manā putošanā, visā tajā, ka tajā nebūs tā auglība, tas viss vērtīgais, ja es veltītu vairāk laika, nevis tādai ārējai lietai vien, bet labāk sagatavot savu sirdi, savu dzīvi, sevi kā cilvēku, savas emocijas, klusināt viņu priekšā. Un te es vēlreiz noslēgumā, un tagad lietošana vecvārdu, ko teica senie, agrāko paudžu latvieši, nesmādēsim. Nesmādēsim to laiku, ko mēs varam, jaunieši to vārdu būtu nav dzirdējuši, varbūt ir, bet Google ierakstīs, sapratīs, ko tas nozīmē. Tad nenoniecināsim, nenovērtēsim par zemu rīta agrumā pie tējas vai kafijas vai ūdens glāzes, kad mēs lasot Dieva vārdus, lūdzamies viņam, kad mēs uzticamies viņam un nebaidamies runāt par savas dzīves lietām, kuras mums būtu jārisina, tad arī tur tā kurnēšana būs mazāk. Tātad 3 lietas, ko es visi cits starpā piedāvāju šajā dienā sev un mums visiem, tad nepārsteigties ar vārdiem, meklēt to bildi, ieraudzīt plašumā, atzīt, ka mana pieredze nav vienīgā pieredze, tas otrs nelikt sevi pāri visiem citiem un redzēt visu caur kādas augstākas autoritātes, Kristus autoritātes piemēru, un trešais vienmēr apzināties Dieva žēlastības apmēru mūsu dzīvēs. Un kad es to redzu, tad mēs visi varam mācīties to, ko Kristus saka, man patīk žēlastība un upurs. Lai Dievs svētī, kad atvainojos, kad atbrauks bīskaps, tad jūs varat teikt, ka viņš runāja par šīm lietām, bet vēlreiz ne tāpēc, ka es domāju, ka tā ir kāda lieta šai draudzē aktuāla, bet vienkārši tā ir vispār cilvēciska lieta. Un arī pagājušu svētdien es pie šiem vārdiem nonācu, tikko atbraucu no Ainažiem, kur es kalpoju un apsēdos Ukraiņu kopienā, tur runāja viens Ukraiņu puisis, un šie vārdi arī tajā dienā bija tēma par kurnēšanu. Tad es savā būtībā reflektēju kopā ar jums šajā rītā par man kā cilvēkam, manu reālību, manu ikdienas dzīvi, un es ļoti ceru, ka šis skats nepilnīgs, un tomēr ieskats arī jūs pamudina būt vēl labākiem tajā, lai mēs spīdētu kā spīdekļi Kristus
atstarotāji, kas šajā pasaulē, un es domāju, ka tā jau ir tā misija, lai šajā pilsētā un katrā vietā mūsu ģimenē, ikdienā, darbā, sadzīvē cilvēki mūs pazīst kā Kristus liecinieks, viņa rakstura, viņa būtības atstarotājs. Lai Dievs jūs svētī, ja būsiet ceļsīs, dodiet ziņu, vienmēr būsiet laipni uzņemti, ja būsiet arī kādā brīdī gatavi domāt, ko vēl varam darīt. Lūdzieties arī par to, ko es sacīju dievkalpojumu svētdienas sākumā. Man Dievs lika sirdī šodien kādiem cilvēkiem pastāstīt par šo draudzi, kādiem, ar kuriem es personīgi runāju par ticību, ar kuriem ir nācies kopā lūgt iet cauri kādām viņa dzīves lietām, un cilvēki, kur joprojām meklē, vai nezin par kādām vietām, kur viņi var ienākt. Tāpēc, lai Dievs dod, ka kādu dienu arī vēl un vēl cilvēki arī šeit var ienākt. Ja jūs atļausiet, es labprāt arī uzrakstīt visai brigādei, katram karavīram ēpastu, tur tāda lieliski iespēja pastāstīt par šo, par svētdienas rītiem. Varbūt arī es palūkšu kādam no Kanādas kaplānu kolēģiem kādā svētdienas rītā būt tiem, kas, ja nu ir kādi jaunieši, kas gribētu svētdienas rītā atnākt, kā viņi var atrast, jo pirmais, viņi var atrast adresi, bet jūs jau atcerieties to pirmo reizi, kad jūs nācāt uz baznīcu, ja jūs paši nācāt, tā nebija tāda ļoti drosmīga pieredze. Es atceros 93. gada septembrī, kad es Mērsegā gāju uz Baptistu draudzi, es aizgāju līdz vārtiņiem, tā ir iela, kas ved uz skolu, es eju, es apstājos, es skatos apkārt. Kāpēc es skatījos apkārt? Bija savas stereotipi, savas bailes, cilvēciskas lietas. Tāpēc, jā, ja cilvēki, lūksimies, un varbūt, ka kādā rītā jūs teiksiet, mēs varam aizbraukt līdz Ādažu kontrolpunktam un tur sagaidīt kāds gribētājs. Tā ir tehniska lieta. Šobrīd te neko tālāk nerunājot, tikai kā lūksimies, lai Dievs arī jūs, viņa valstībai, arī mūsu jau pieminētajiem 600 un vairāk jauniešiem var būt par gaismu, un lai Dievs svētī jūs. Un, vai jūs parasti pēc svētdienas arī kopīgi lūkšanu sakat? Tad es arī gribētu par to, ko es sacīju, lūgties par sevi un par jums, un lai Dievs mūs svētī viņa valstības darbā. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev, ka Tu mums esi devis savu vārdu. Paldies Tev, ka Tu runā par lietām, kuras var kavēt arī piepildīt šo lielāko, skaistāko misiju, būt par Taviem spīdekļiem šajā pasaulē. Un, Kungs, mēs vēlamies spīdēt labi Tavam godam, atstarot, parādīt uz Tevi, liecināt par Tevi, apliecināt Tevi. Un ja šodien domājam par kaut ko, kas aizēno šo skaisto uzdevumu, tad, Kungs, dod mums spēku, man un mums katram nepārsteigties savos ikdienas spriedumos, lai kas arī nebūtu mums jāpiedzīvo, vai ģimenes lokā, darba, sadzīves, pilsētas, valsts vai pasaules mērogā, lai mūs pazīst kā lēmprātīgus, Tava spēka apdvestus, spēcinātus, izturēt dažādas emocionālus, varbūt sakāpinājumus vai satricinājumus, bet mēs arī, Kungs, lūdzamies un saprotot, ka tas nenāk pats par sevi, mēs lūdzamies, kaut mēs ikdienas atrast laiku pie Tavu vārda, kur Tu ar mums satiecies savā vārdā, laiku lūkšanai ar Tevi, laiku arī darīšanai, atsaucoties tām kalpošanas iespējām, kas lokālajā draudzē ir iespējams. Kungs, svētī misijas draudzes, svētī Ādažu, svētī arī pieminētos karavīrus, svētī ikvienu, kas šajā pilsētā meklē Tevi, un dod, ka viņi atrod Tevi arī caur šīs draudzes kalpošanu. To lūdzamies caur Tevi, mūsu mīļo Kungu un Pestītāju, Jēzu Kristu. Āmen.